Ievadā vēlos sniegt apliecinājumu ministra prezidents Evikas Siliņas teiktajam, ka šī valdība strādā kā komanda. Un tiešām komandas un pleca sajūta ir sajūtama no visiem valdības ministriem. Un, protams, vispirmām kārtām tas ir paldies ministra prezidentei, kas spēj šo kopības sajūtu radīt. Jo, ja pie kuras nozars, ja vienalga par jebkuru nozaru mēs runāsim, kas mums ir būtiska, mūsdienās mēs nevaram izdarīt lielas lietas, ja mēs nestrādājam kopā. Mēs nevaram runāt par reģionālo attīstību, runājot un skatoties tikai uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Mums ir nepieciešama sadarbība gan ar izglītības, gan ar satiksmes, gan ar finanšu, gan ar visām pārējām ministrijām. Mēs nevaram runāt par austrumu pierobežu, nerunājot par kopdarbu ar pārējām ministrijām. Mēs nevaram runāt par digitalizāciju, arī neskatoties to plašāk, ne tikai uz vienu ministriju. Līdz ar to tas komandas darbs un spēja paskatīties pāri vienai nozarei ir ļoti būtisks, lai mēs mūsu valsts attīstību varētu virzīt tādu, kādu no mums to sagaida iedzīvotāji un uzņēmēji. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā galvenās jomas ir digitalizācija, reģionālā attīstība un daba un dabas aizsardzība. Mēģināšu ļoti īsi pateikt dažos vārdos galveno, kas ir izdarīts šajos 9 mēnešos. Vispirms par digitalizāciju. Esam apstiprinājuši valdībā digitālās 10-gadas ceļvedi līdz 2030. gadam, kas paredzēs uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes un veicinās uzņēmumu un publisko pakalpojumu digitalizāciju. Tie, kuriem varbūt digitalizācija nav tik tuva, tiem varam paspārnē tiek veidoti valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centri visā Latvijā. Šobrīd tādi jau ir izveidoti 215 un nākotnē tādi būs līdz pat 500 un vairāk, ja būs nepieciešams, kur tie iedzīvotāji, kuriem ir sarežģīti apgūt prasmes vai kuriem nav tāda iespēja, varēs atnākt un valsts un pašvaldību pakalpojumus saņemt klātienē. Atgriežoties pie digitālajām prasmēm, līdz nākamā gada vidum apmācīsim 40 000 iedzīvotājus digitālajās prasmēs. Un kopumā runājot par digitālo attīstību, jāuzsver, ka mums bieži vien patīk sev bērt pelnus uz galvas, bet īstenībā mums ir tik daudz, ar ko lepoties. Un viena no lietām, ar ko mēs pilnīgi noteikti varam lepoties, ir valsts pakalpojumu pieejamība iedzīvotājiem digitālā veidā. Šajā rādītājā mēs esam 6. vietā Eiropā. Līdz ar to mēs droši varam teikt, ka digitālā veidā mums valsts pakalpojumi ir pieejami. Nākamais solis, kas mums būtu jāveic runājot par pakalpojumiem, ir to kvalitāte. Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un spētu tos izvērtēt, valdībā ir apstiprināts pakalpojumu vides pilnveides plāns, kurš paredzēs kārtību, kā mēs varēsim katrs izvērtēt, vai šis pakalpojums ir labs vai nav, cik tuvu vai tālu viņš katram iedzīvotājam ir vajadzīgs un kādam pakalpojumam ir jābūt pieejamam, sākot no valsts pilsētām un beidzot ar ciemiem. Ļoti būtiska mūsdienu sastāvdaļa mūsu dzīvēs ir mākslīgais intelekts. Arī mēs valdībā īpašu uzmanību pievēršam mākslīgajam intelektam. Eiropas Savienībā ir apstiprināts mākslīgā intelekta akts. Un varams veiks nepieciešamos grozījumus likumdošanā un arī sekos līdzi, kā šis mākslīgā intelekta akts tiks kopumā Latvijā ieviests. Jāsaka, ka šeit mums ir gan riski, gan ļoti daudz iespēju, un tās kopumā mums ir jāspēj sabalansēt. Bet mūsu pārliecība ir tāda, ka strādājot ar mākslīgo intelektu, mēs noteikti varēsim efektivizēt valsts pārvaldi un pakalpojumus sniegt ātrāk, labāk un kvalitatīvāk. Par reģionālo attīstību un pašvaldībām. Šogad mēs turpināsim ieviest Eiropas Savienības fondu programmas. Šajā vien 2024. gadā šobrīd jau ir apstiprināti noteikumi un pašvaldībām pieejams projektu atlases vairāk kā 465 miljonu eiro apmērā. Šis finansējums ir paredzēts gan infrastruktūrai, gan videi, gan informāciju un komunikāciju tehnoloģiju projektiem. Sadarbībā ar izglītības un satiksmes ministrijām strādājam pie reģionālā attīstības fonda, ar kuru palīdzību ceram atbalstīt pašvaldības. Vai jūs vēlaties apvienot debašu laikus? Jā, deputāti neiebilst.
ar kuru palīdzību ceram atbalstīt tās pašvaldības, kuras vispirmām kārtām būs sakārtojušas savu izglītības ekosistēmu ar atbalstu infrastruktūrai. Turpmākajos gados, kad būs īstenota viena no šīm valdības prioritātēm, noteikti būs citas, kā piemēram civila aizsardzība. Un tad šis reģionālās attīstības fonds varētu tikt izmantots citu valsts prioritāšu īstenošanai pašvaldībās, bet, protams, tad, ja arī pašvaldības ir paveikušas savus mājas darbus. Un vēl nedaudz īsumā par dabas aizsardzību, kas arī ir mūsu atbildības joma. Latvijas dabas bagātības un aizsardzība ir tā, ar ko mēs lepojamies un kas ir mūsu identitātes un ilgtspējas pamats. Un jāsaka, ka esam izveidojuši un valdībā jau apstiprinājuši pagājušā gadā 74 jaunus staigājumu mežu liegumus, kur ir iekļaujami Natūra 2000 tīklā. Un kopumā jāsaka, ka dabas un ekonomisko interešu sabalansēšana ir ļoti nepieciešama. Tāpēc arī šobrīd intensīvi strādājam pie taisnīga kompensāciju sistēmas zemes īpašniekiem izveides. Jāsaka, ka Latvijā uzdodot jautājumu, ar ko mēs lepojamies, viena no 3 atbildēm ir neskartā daba. Tas norāda, ka daba ir vērtība arī tad, ja tā netiek tieši izmantot saimnieciskajiem nolūkiem. Bet es esmu pārliecināta, ka mēs varam apvienot ekonomiskās un dabas aizsardzības intereses, jo esam gatavi sadarboties un saprotam, ka daba pastāvēs bez cilvēkiem, bet cilvēki bez dabas gan nē. Vēlos pateikt vēlreiz paldies visiem par sadarbību, gan Saeimas deputātiem, gan valdības kolēģiem, un esmu pārliecināta, ka kopā mēs veidosim vēl labāku Latviju. Paldies! Paldies!